Irāna rīt karā 39. dienā. Šobrīd esmu izteicis vairāk nekā 100 000 vārdu par šo tēmu. Tomēr mēs vēl neesam plaši apsprieduši nevienu bruņotu uzbrukumu no nevalstiskiem dalībniekiem. Irānas teritorijā neviena bruņota grupa nav atvērusi partizānu fronti šajā karā. Cik mums zināms, neviena bruņota grupa nav uzbrukusi valdībai. Kaut kas līdzīgs notiek arī ārpus Irānas, un tieši tam mēs šodien pievērsīsimies. Neviena bruņota grupa nav uzbrukusi Savienotajām valstīm. Visvairāk, ko esam novērojuši, ir daži atsevišķi vientuļo vilku gadījumi, bieži ar vājiem sakariem ar Irānu. Tie, protams, ir satraucoši, bet tie nav tādā pašā līmenī kā kaut kas, ko organizē tīkls ar vairākām šūnām. Irākā bija šītu grupa, kas nolaupīja amerikāņu žurnālisti Šeliju Kitelsoni, taču tas šķiet nesaistīts ar šo procesu un attiecīgi ir saņēmis salīdzinoši maz mēdīju uzmanības. Patiesībā tuvākās lietas, ko mēs varam uzskatīt par īstu militāru grupējumu rīcību, ir Izraēlas frontes atvēršana pret Hezbollah, Jemenas hutieši, kas cenšas atgādināt pasaulē, ka viņi joprojām pastāv, un potenciāli jauna grupa, kas uzbruk dažādām Eiropas valstīm. Tas ar Hezbollah īsti neskaitās, jo tas jau notika Irānas kara sākuma laikā. Hutiešu jautājums parādījās pēc kāda laika un ir bijis diezgan kluss. Un Eiropa ir Eiropa, kas padara situāciju vēl dīvaināku, ņemot vērā, ka kontinents cenšas palikt ārpus kara. Ņemot vērā dusmas visās pusēs, nopietnāka notikuma trūkums Atlantijas okeāna pusē, kur ir Trumps, varētu būt neliels pārsteigums. Jā, arābu valdības nesteidzas izbeigt karu. Un ir grūti novērtēt sabiedrisko domu šajās attiecīgajās valstīs, taču reģionā ir daudz parastu pilsoņu, kuri ir dusmīgi uz Amerikas Savienotajām valstīm un Izraēlu. Turklāt, lai radītu problēmu, nav nepieciešams vairākums. Pietiek ar dažiem ļoti motivētiem cilvēkiem. Šajā sakarā jūs varat atcerēties, kā kaujinieku grupas darbojas pēc izkropļota biznesa modeļa. Uzbrukumu veikšana piesaista lielāko atbalstu viņu organizācijai gan finansiāli, gan cilvēku resursu ziņā. Dažkārt šis atbalsts nāk no valdībām, piemēram, Irānas valdības, kas izveidoja veselu pretestības asi. Un tādējādi, pieaugot slēptam pieprasījumam atbalstīt daļēji formalizētu pretestību, mēs varētu sagaidīt arī atbilstošu daļēji formalizētas pretestības pieaugumu. Bet pārsvarā tur valda klusums. Tātad, šodien mēģināsim atrisināt šo mīklu, iekustinot visu, lai pārtrauktu šo klusumu. Sāksim ar to, ko hutieši ir darījuši vai nav darījuši, jo tur atbilde ir skaidrāka. Pēc tam mēs pievērsīsimies dīvainākajam gadījumam, tam, kas notiek Eiropā. Tad mēs apskatīsim dīvainu politisko situāciju, kurā nonākušas Amerikas Savienotās valstis. Un visbeidzot, es izteikšu minējumus par to, ko Irāna varētu domāt par visu šo. Bet tagad pie hutiešiem. Mazāk nekā pirms gada Amerikas Savienotās valstis bombardēja šo grupējumu, atbildot uz viņu uzbrukumiem kuģniecībai Sarkanajā jūrā. Nu, hutieši atkal ir ķērušies pie sava, palaižot dažas raķetes uz Izraēlu un draudot slēgt šaurumu. Ne jau to. Kāpēc spēles dizainerim vajadzēja mums dot divus galvenos sastrēgumpunktus tieši vienu pie otra šajā kartē? Lai gan pašreizējās hutiešu darbības ir atbilde uz Izraēlas triecieniem pa Hezbollah, iepriekšējā Bābela Mandeba šauruma slēgšana bija atbilde uz Gazas karu. Un hutieši patiešām nostiprināja savu reputāciju šīs kampaņas rezultātā. Šī parasti ir vieta, kur es minētu kādus skaitļus, lai pamatotu šo apgalvojumu. Diemžēl hutieši nepublicē ne vervēšanas, ne ziedojumu vākšanas datus, tāpēc mums nāksies paļauties tikai uz sajūtām šajā jautājumā. Pārlecot uz mūsdienām, iemesls, kāpēc hutieši tik ilgi neko nedarīja un joprojām nav daudz izdarījuši, ir tas, ka viņiem vairs nav pieejams viņu galvenais atbalstītājs. Viņi izturēja 2 mēnešus ilgo operāciju Rough Rider, jo varēja saņemt papildu piegādes no Irānas. Šodien tomēr Irāna vairs nav tādā stāvoklī, lai sniegtu tādu pašu atbalstu. Valdībai jau pietiek problēmu ar Savienotajām valstīm. Hutiem šobrīd galvenais ir taupīt munīciju, lai atturētu Savienotās valstis vai Izraēlu no pārāk drosmīgas rīcības. Raķetes, kas tika izšautas uz Izraēlu, palīdzēja hutiešiem atkal nonākt uzmanības centrā. Lūk, piemērs tam arī tagad. Taču būtu pārsteidzoši, ja tur notiktu vēl kas vairāk. Bet ak Dievs, tam būtu nopietnas sekas. Ja Hormūza šaurums tiktu bloķēts, Saūda-Arābija daļēji pārsūknē naftu uz rietumiem, lai to izvestu caur Sarkanās jūras ostām. Ja arī Bābila Mandabas šaurums tiktu bloķēts,
Saudarābijas naftai būtu jāceļot caur Suecas kanālu un jābrauc apkārt visai Āfrikai, lai vispār nogādātu naftu uz Āziju. Tracky. Patiesībā šī diskusija daļēji atbild uz mīklu, kuru pārējā šī video daļā mēs apskatīsim. Varbūt ir taisnība, ka karš ir palielinājis sabiedrības atbalstu kaujinieku grupējumu rīcībai. Bet, ja šis pieaugums tiek vairāk nekā kompensēts ar uzticama atbalsta zudumu no Irānas puses, tad pārējais vairs nav būtisks, un Amerikas Savienotās Valstis un Izrēla ir sasniegušas vienu no saviem galvenajiem mērķiem šajā konfliktā. No otras puses ir bijusi nopietnākā aktivitāte, taču grupa ir darbojusies tikai Eiropā. Šo stāstu ir bijis viegli palaist garām, ja dzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs, un tam ir nozīmīgi sekas tiem, kas atrodas otrā Atlantijas okeāna pusē. Tāpēc pavadīsim brīdi, lai apskatītu šo kontinentu. 9. martā tā bija sinagoga Liežā, Beļģijā. 13. martā tā bija vēl viena sinagoga Rotterdamā, Nīderlandē. 16. martā Amsterdamā tika detonēta improvizēta spridzināmā ierīce, acīm redzot mērķējot uz BNY Mellon. 23. martā tās bija ātrās palīdzības automašīnas, kuras Londonā, Anglijā uzturēja ebreju brīvprātīgie. 24. martā Antverpenē, Beļģijā, tika aizdedzināta automašīna. 28. martā Parīzē, Francijā, tika novērsts uzbrukums Bank of America filiālei. Kas stāv aiz šiem uzbrukumiem? Visticamāk Ješabs Aldžemīns, kurš vai nu ir uzņēmies atbildību par katru no šiem uzbrukumiem, vai arī tiek turēts aizdomās par to organizēšanu. Šī grupa būtībā parādījās no nekurienes martā, acīm redzot, cenšoties piesaistīt sabiedrības uzmanību saspringtā brīdī. Neviens īsti nezina, kas stāv aiz šīs organizācijas. Gan Izraēlas, gan Eiropas amatpersonas ir paudušas pārliecību, ka tas varētu būt vienkārši Irānas mēģinājums pārsaukties, saglabājot ticamu noliedzamību. Papildus tam, ka šī grupa vispār pastāv, šeit ir divi svarīgi punkti, kurus jāizceļ. Pirmkārt, Eiropa nav darījusi gandrīz neko vairāk, kā tikai veikt policijas darbības. Modelī, kurā uzbrukumus uzskata par līdzekļu vākšanas kampaņām, tā nav laba stratēģija. Grupai jārēķinās ar kompromisu. Uzbrukumi kalpo kā reklāma, taču tiem ir arī trūkums. Tie izraisa mērķa atbildes reakciju, kas galu galā var atstāt grupu sliktākā situācijā. Bet ja jūs varat uzbrukt, nesaņemot atbildes reakciju, jūs varat īstenot savu perverso reklāmas kampaņu bez riska saņemt prettriecienu. Tas padara mērķi vēl pievilcīgāku nākamajai uzbrukumu sērijai. Es zinu, ka Eiropa uzskatā, ka Irānas operācija nav Eiropas karš. Tas ir saprotams, ņemot vērā, ka Eiropas valstis šo karu neuzsāka, un Savienotās Valstis gandrīz nemaz ar tām nekonsultējās pirms tā sākuma. Taču turpmākie uzbrukumi no Irānas puses, neskatoties uz to, padarīs šo karu par Eiropas karu vienā vai otrā veidā. Otrkārt, tie ir bruņoti uzbrukumi Ziemeļatlantijas reģionā. Kādā brīdī kāds varētu uzdot jautājumu par 5. pantu, kas šķiet kā ideāla haosa odziņa šī gada jautrajā svētdienā NATO politikā. Atgriežoties Amerikas Savienotajās Valstīs, līdz šim viss ir bijis salīdzinoši mierīgi. Šeit svarīgākie vārdi ir līdz šim, jo kaujinieku grupas nevienmēr ir gatavas uzbrukt vienas nakts laikā, īpaši, ja viņām var nākties organizēt darbības Atlantijas okeāna otrā pusē. Smalks atgādinājums, kā Amerikas Savienotās Valstis radikalizēja dažus cilvēkus tuvajos austrumos, izveidojot bāzes Persijas līča kara laikā. Taču pagāja 10 gadi līdz ASV to patiesi pamanīja, pat ja šī grupa pa to laiku bija aktīva. Citiem vārdiem sakot, nejūtieties pārāk droši tikai tāpēc, ka ir pagājis vairāk nekā mēnesis bez nopietniem starpgadījumiem. Tomēr joprojām ir daudz īstermiņa ievainojamību, par kurām Amerikas Savienotajām Valstīm ir jāuztraucas. Irāna būtībā deva pasaulei šādas rīcības plānu, vairākas reizes uzbrukot ASV vēstniecībai Irākā. Visievērojamākais bija šis incidents, kad drons pietiekami ilgi lidinājās virs teritorijas, lai ik viens internetā varētu lieliski apskatīt kompleksu. Ņemiet vērā, ka Irākai vajadzētu būt labāk nocietinātai nekā lielākajai daļai citu vietu, tāpēc, ja tas ir iespējams tur, tas ir iespējams gandrīz visur. Mēs jau esam plaši apsprieduši visus drošības riskus tieši otrā pusē robežai ar Meksiku, tāpēc par tiem vairs neizplūdīšu. Taču mums vismaz jāapzinās iespēja, ka Irānas valdība izdzīvo šo karu un sāk atjaunot savus krājumus. Var tikai domāt, vai Meksikas karteles varētu aktīvi sadarboties ar Irānu, ja finansiālās iespējas būtu atbilstošas. Papildus šiem vienkāršajiem aspektiem, šeit ir arī sarežģītāks iekšpolitikas stāsts, kuru ir vērts izpētīt.
Mēnesi un pusi transporta drošības administrācija bija palikusi bez federālā finansējuma. Šī bija Kongresa demokrātu stratēģija, lai mēģinātu neļaut imigrācijas un muitas izpildes dienestam, ICE, paralizēt normālu sabiedrisko dzīvi daudzās lielās ASV pilsētās. Imigrācijas un muitas izpildes dienests, ICE, ir iekšzemes drošības departamenta pāraudzībā, tāpēc demokrāti uzsāka daļēju valdības darba apturēšanu tieši šajā departamentā. Sekas bija interesantas. Transporta drošības administrācijas, TSA aģenti, kas arī ir iekšzemes drošības departamenta pāraudzībā, nesaņēma vairākas algas. Tad viņi sāka neierasties darbā, radot milzīgas rindas lidostās. Hei, mums visiem patīk rindas, bet ne tādas rindas. Tikmēr ICE vienkārši turpināja darboties kā parasti. Viņi varētu arī būt zem nefinansētās iekšzemes drošības departamenta pāraudzības, taču agrāks apropriāciju likumprojekts viņiem bija nodrošinājis finansējumu pārskatāmā nākotnē. Tas radīja dīvainu situāciju, kurā Trumpa administrācija norīkoja ICE aģentus palīdzēt lidostu drošībā, kam bija maz praktiskas ietekmes, jo viņi nav apmācīti šiem darbiem. Lai būtu skaidrs, šādi darbojas valdības darba apturēšana. Mazākuma partija vēršas pret kaut ko vai visu, kas pilnībā nav saistīts ar sākotnējo mērķi, lai piespiestu rīcību konkrētajā jautājumā. Šajā gadījumā uzliekot jaunus ierobežojumus ICE aģentiem. Taču šai konkrētajai stratēģijai bija acīm redzams politisks risks. Pašreizējā situācijā demokrāti izskatās, ka viņi ir labākajās pozīcijās, lai gūtu lielus panākumus starpvēlēšanās šī gada novembrī. Viena no nedaudzajām lietām, kas varētu ticami mainīt šo situāciju, būtu uzbrukums aviācijas nozarei. Politiskās reklāmas veidojas pašas no sevis. Demokrāti atsakās finansēt TSA, un tagad 100 cilvēki ir miruši. Tagad es saprotu, ka jūs personīgi varbūt tā nejūtaties, un vēl vairāk jūs galu galā varētu vainot Trumpu par apstākļu radīšanu šādam uzbrukumam. Bet šī reklāma nav vērsta uz jums. Tā ir vērsta uz neatkarīgajiem vēlētājiem, kuri tradicionāli balso par republikāņiem un kuri ir nobažījušies tieši par šāda veida jautājumiem. Un tā būs efektīva. TSA aģenti sāka atkal saņemt algu 30. martā kā daļa no Trumpa izpildrīkojuma, kuru drīzumā būs jāizskata tiesām. Taču šis joprojām ir diskusiju temats kongresā, un es neesmu pārliecināts, ka kongresa demokrāti pilnībā apzinās šeit pastāvošo risku. Visbeidzot, mums īsi jāpadomā arī par Irānas pašu motivāciju šobrīd veicināt uzbrukumus ASV teritorijā. Pēdējās nedēļas laikā mums atkārtojas tēma, ka šis karš gandrīz pilnībā tiek izcīnīts amerikāņu makos, nevis kaujas laukā. Teherāna visvairāk vēlas panākt, lai degvielas uzpildes stacijās cenas kāptu debesīs, cerot, ka amerikāņi padzīs Trumpu no Irānas. Tāpēc arī ir šī kodolieročiem līdzīgā, bet ne kodolieroču iespēja – Hormūza šauruma slēgšana un viss, kas ar to saistīts. Pašreizējā situācijā es šo stratēģiju raksturotu kā darbojošos, ar piebildi, ka darbojas vēl nenozīmē ir nostrādājusi, un līdz tam vēl ir tāls ceļš ejams. Nerunājot nemaz par to, ka pa to laiku tiks nomestas vēl daudzas bumbas, un mums iespējams nāksies iegūt vēl vienu jaunu augstāko līderi, pieņemot, ka pašreizējais vispār ir dzīvs. Mans te kociņu cilvēciņu budžets strauji sarūk, tāpēc ceru, ka tas beigsies drīzāk nekā vēlāk. Galvenais ir tas, ja tava stratēģija virzās pareizajā virzienā, ir slikta doma sākt rīkoties nepārdomāti un riskanti. Izmantot taktiku ar ļoti atšķirīgiem iespējamajiem iznākumiem ir gudrāk, kad pastāv mazāks zaudējumu risks. Tādējādi Irāna iespējams pagaidām nevēlas veicināt šāda veida uzbrukumus. Trumpam pagaidām nav radies sabiedrības saliedēšanās ap līderi efekts. Kā jau iepriekš tika norādīts, var iedomāties arī situāciju, kad saliedēšanās ap līderi efekts nerastos pat tad, ja tiktu uzbrukts ASV teritorijai. Taču viss varētu iespaidīgi izgāzties, ja šīs cerības izrādīsies kļūdainas. Un Irānas kara gaita liecina, ka Irānai varētu būt izdevīgāka, piesardzīgāka pieeja. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Hutī vienkārši vēlas saglabāt savu nozīmi, bet daudz vairāk viņi nevar izdarīt. Eiropa varētu būt vienīgā vieta, kur Irāna vai tās atbalstītie grupējumi mēģina veikt kādu gājienu. Amerikas Savienotajām valstīm ir dažas ievainojamības, taču Irāna spēlējas ar uguni, ja mēģina izmantot kādu no tām. Tagad šeit galvenajā kanālā valda miers, bet ja vēlies dzirdēt mani runājam par kara plāniem pilnīgi bez bremzēm, pieslēdzies LineZone Maps Extra. Ja tev patika šodienas video, lūdzu nospied patīk, dalies un abonē kanālu, un tiekamies nākamreiz. Uz redzēšanos!